Labdien, mīļie biedri! Iespējams, ka šī ir pēdējā reize, kad es jūs tā varu uzrunāt par biedriem. Varbūt, ka mums šis tiešām būs arī pēdējais kongress. Iespējams, ka tomēr nebūs. Es nebiju domājis šodien runāt, jo ir izskanējuši ārkārtīgi daudz kompetenti un spēcīgi viedokļi gan iepriekš presē, gan vēl jau vairāk šodien. Bet man tomēr ir ieinteresējis kāds jautājums tieši par procedūru, un tāpēc arī es tikko izlēmu runāt. Un par procedūru šis jautājums ir tāds, un es vēlētos, lai arī, protams, tiek sniegta pietiekami atbilstoša atbilde. Kā notiek šī iespējamā likvidācija, ar kuru datumu, kas viņu organizē, kā viņu organizē, jo tas man būtu svarīgi kā vēlētājam, un man kā vēlētājam ir svarīgi viss, proti es gribu zināt, vai līdz šīs Saeimas pilnvaras beigām mūsu Tautas partijas deputāti strādās Saeimā kā pilnvērtīgi Tautas partijas deputāti līdz pat pēdējai dienai. Es esmu ievēlējis Tautas partijas deputātus, diemžēl tikai 3, bet ļoti spēcīgus. Es esmu ievēlējis vislabāko partijas deputātu kopumu, kāds ir atjaunotās valsts vēsturē bijis. Mums ir atjaunotās valsts vēsturē labākais deputāts Andris Šķēle. Un es vēlētos redzēt, ka šie deputāti pilnībā īsteno to, ko es viņam esmu uzticējis un pieprasījis, lai viņi kā Tautas partijas biedri strādā līdz pēdējai šīs Saeimas pilnvaru dienai. Un attiecīgi tātad tajā dienā, kad viņi beidz pildīt manu mandātu, ka tikai tajā dienā drīkst uzsākt partijas likvidāciju. Šādā gadījumā es, protams, piekritīšu partijas vadībai un balsošu par likvidāciju, tā kā partijas vadība to ir ierosinājusi, jo partijas vadība ir jāklausa, to mēs visi zinām. Ja? Tā kā tā. Un vēl pie šīs procedūras, kādi ir šie iespējamie varianti un kāpēc tas ir svarīgi? Es esmu pārsūdzējis Centrālās vēlēšana komisijas lēmumu, ar kuru ir rosināta tautas nobalsošana par Saeimas atlaišanu. Mēs visi ļoti labi zinām un saprotam, ka šī nobalsošana, kas būs, ir pretiesiska un ka mums ir viņa nozagta principā. Mums nav iespējams Satversmē paredzētais nobalsošanas rezultāts, ka tiek atlaists prezidents, kurš ir ierosinājis Saeimas atlaišanu. Tātad nobalsošana ir pretiesiska. Šobrīd es esmu nokļuvis līdz apgabaltiesai. Es ceru, ka apgabaltiesa strādās operatīvi un labi. Ja apgabaltiesa strādās slikti, tad es diezgan ātri nokļūšu arī līdz augstākajai tiesai. Un es ceru, ka augstākā tiesa strādās labi. Un augstākā tiesa vai apgabaltiesa vai rajona tiesa joprojām var atcelt 23. jūlijā paredzēto tautas nobalsošanu. Ja uz tautas nobalsošanu ierodās kaut kāds niecīgs vēlētājs skaits, teiksim, 300–400 tūkstoši, viņi nekādā gadījumā pretiesiskā referendumā nevar atcelt 945 tūkstoši ievēlēto Saeimu. Viņi to varētu darīt tiesiskā referendumā, bet pretiesiskā referendumā nav iespējams, ka 300–400 tūkstoši atlaidīs šādu Saeimu, un tiesa pilnīgi mierīgi varēs anulēt šī referenduma rezultātus, tāpat kā viņi anulēs šo nobalsošanu. Pat ja tiesa nepaspēja anulēt tautas nobalsošanas rezultātus, un notiek jaunas Saeimas vēlēšanas. Pat tad var tikt atcelta gan tautas nobalsošana, gan Saeimas vēlēšana rezultāti. Tas var notikt visticamāk šādā veidā. Nākamajā Saeimā mēs visticamāk vēlēšanās par Tautas partiju nebalsosim. Es personīgi balsošu par Aivaru Lembergu vai arī par visu Latviju, ja viņi piesaistīs kādus spēcīgus kadrus. Šo abu organizāciju idejas man ir ļoti tuvas. Ja man nebūs iespējas balsot par Tautas partijas, ar prieku balsošu par kādu no šīm divām organizācijām. Un ļoti iespējams, ka 17 gadu laikā populārākais Latvijas politiķis Aivars Lembergs iegūst ļoti daudz vietas. Ja viņš šobrīd ir iegūst 22 vietas nekandidējot vispār, tad kandidējot, rēķiniet, cik viņš var iegūt. Viņš atņems gan krieviem Rīgā balsis, gan visiem pārējiem. Ja? Un viņa balsis var sasniegt tādus skaitus, kādu nesasniedza Latvijas ceļš 93. gadā. Un viņš kopā ar plaukstošo visu Latviju var izveidot valdību. Un tādam Dombrovska kungam, kurš ir ļoti labi sapraties uz Atlera kungu, viņam var ienākt prātā, ka tajā brīdī, kad viņš redzēs vēlēšanu rezultātus, ka Lembergam ir 38 balsis, visu Latviju 15, ka tāds Dombrovskis un Vienotība un Krievi nav vajadzīgi valdībā, ka Lembergs kopā ar visu Latviju veidos valdību, viņš jau pēc 11. Saeimas vēlēšanām paņems un beidzot iesniegs Satversmes tiesā prasību par to, lai atceļ
Zatlera lēmumu. Zatlers pašās pēdējās pilnvaru dienās pretiesiski iesniedza ierosinājumu par Saeimas atlaišanu. Ja mums ir šāds precedents, ja, ka cilvēks zaglīgi pēdējās dienās nozilg tautas nobalsošanu, tad tikpat labi šī cilvēka dombiedrs var rīkoties līdzvērtīgi, tad, kad redz, ka ir zaudējis vēlēšanās. Jo izsludinātais referendums, Zatlera rīkojums un viss pārējais, kas te notiek, tik tiešām ir pretiesiski. Un Dombrovskim būs pilnas tiesības šo 11. Saimu anulēt un turpinās strādāt 10. Saimu ar Saeimas deputātiem Andris Čēli, Edgars Zalānu un tā tālāk. Un kas viņi tādi tur būs, ja? Kas viņi tur būs? Es par viņiem esmu balsojis kā par Tautas partijas biedriem. Viņi ir mani priekšstāvi. Viņiem tur ir jāstrādā. Un partiju drīkst uzsākt, likvidēt. Mēs tagad varam iedot mandātu, kam tas ir nepieciešams, lai partijā ir juristi noteikti, kas saņem vai nesaņem naudas. Ja? Lai viņi tagad pastrādā, lai viņi noorganizē mūsu balsojumu tā, ka, lai ir garantēts, ka pilnvērtīga Tautas partija tiek pilnvērtīgi pārstāvēta Saeimā, līdz šīs Saeimas pilnvaru beigām, kuras nav paredzamas gan no tautas balsojumiem, tiesiskiem vai pretiesiskiem, gan no dažādiem citiem aspektiem. Tālūk, tā kā es vēlētos no kongresa vadības saņemt šo jautājumu pēc būtības par procedūru, ar kuru brīdi un kas kā notiek, ja notiek tā, ka tiek garantēts, ka Tautas partija ir pārstāvēta Saeimā līdz pilnvērtīga, nelikvidējama Tautas partija tiek pārstāvēta Saeimā līdz 10. Saeimas darbības beigām, tad es, protams, atbalstu vadības lēmumu un lūdzu atbalstīt arī pārējos, jo tiešām lēmums ir izsvērts, vienīgais procedūra būtu jāievēro. Paldies par uzmanību!